Sveicināti OneTech kanālā. Turpinām 1C ERP programmas mācību sērijas, un nākamais temats, ko aplūkosim, ir plānošana. Viens no svarīgākajiem uzņēmuma vadības uzdevumiem ir uzņēmuma darbības plānošana. Lai uzņēmuma vadība varētu pieņemt ekonomiski izvērtētas vadības lēmumus, nepietiek tikai ar informāciju par uzņēmuma darbības faktiskajiem rezultātiem. Ir svarīgi strādāt arī ar plānošanas un prognozēšanas datiem. Var izdalīt vairākus plānošanas līmeņus, un katrā līmenī var izmantot dažādus rīkus. Ja mēs runājam par finanšu plānošanu un uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, tad mums palīdzēs budžeta veidošanas apakšsistēmas instrumenti. Uzņēmuma krājuma plānošana, jeb preču plānošana, arī ir diezgan svarīga, lai sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Šeit mēs izmantojam plānošanas apakšsistēmas instrumentus. Protams, starp šīm apakšsistēmām tiek saglabāta savstarpēja saikne, piemēram, preču plānošanas dati, tas ir pārdošanas plāni, iepirkuma plāni, ražošanas plāni, varbūt datu avots budžeta plānošanai un otrādi. Ir iespējams sākt no budžeta veidošanas, izveidot stratēģisko plānu naudas izteiksmē un, pamatojoties šādu plānu, veidot plānus plānošanas apakšsistēmā. Turklāt budžeta plānošanas sistēmā iegūtos rezultātus var izmantot kā ievadas datus mērķa rādītāju uzraudzības sistēmai, kur datus var analizēt grafiski, veikt kontroli un pieņemt vadības lēmumus. Apkopojot iepriekš teikto, plānošana ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma efektīvas darba organizācijas nosacījumiem, viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt izmaksas. Turklāt plānošanu var uzskatīt par līdzekli uzņēmuma darbības koordinēšanai. Lietojam programmu risinājumu ar dažādu plānošanas rīki. Šodien mēs sāksim aplūkot plānošanas apakšsistēmu. Preču plānošana. Šis temats tiks aplūkots vairākās nodarbībās. Plānošanas apakšsistēma ļauj plānot krājumus. Tas ir veikt plānus noteiktam apjomam uz noteiktu kalendāro periodu kvantitatīvā izteiksmē. Iespējams, dažos gadījumos arī summārā izteiksmē. Piemēram, mēs varam plānot pārdošanas apjomus, sākumā apkopotā veidā pa preču kategorijām un pēc tam detalizēt pēc nomenklatūras. Pēc tam, pamatojoties uz šo pārdošanas plānu, mēs varam izveidot iepirkuma plānu. Ja uzņēmumā notiek ražošana, tad, pamatojoties pārdošanas plānu datiem, mēs varam sastādīt ražošanas plānu un pēc tam iepirkuma plānu. Runājot par plānošanas apakšsistēmu, jāatzīmē, ka tā ir saistīta arī ar citām apakšsistēmām. Kad esam izveidojuši plānus, varam organizēt faktiskās darbības saskaņā ar šiem plāniem. Pamatojoties uz iepirkuma plānu, varam veidot pasūtījumus piegādātājiem. Pamatojoties uz ražošanas plānu, varam veidot materiālu pasūtījumus ražošanai, kā arī pasūtījumus komplektu montāžai, ja sastādām montāžas plānu. Un tad varam atspoguļot iepirkuma un ražošanas darbības. Turklāt plānošanas apakšsistēmu var izmantot kopā ar nepieciešamību apmierināšanas apakšsistēmu, kuras iespējas mēs aplūkosim nākamajās nodarbībās. Tāpēc tagad tajā sīkāk neiedziļināsimies. Pagaidām atzīmēšu, ka nepieciešamību apmierināšanas apakšsistēma ļauj apkopot uzņēmumu vajadzības krājumos no citām apakšsistēmām, pamatojoties uz iepriekš definētiem noteikumiem, lai sniegtu ieteikumus, kā šīs nepieciešamības apmierināt, proti ko un kādā daudzumā iegādāties, saražot, pārvietot no citām noliktavām un tam līdzīgi. Vēlāk šīs divas apakšsistēmas aplūkosim sīkāk, izmantojot piemērus, un tad kļūs skaidrs, kura apakšsistēma kurā gadījumā būtu jāizmanto. Varbūt viena, varbūt abas. Šodien mēs aplūkosim plānošanas apakšsistēmas scenārijus, plānu veidus un plānošanas datu avotus. Plānošanas apakšsistēmas galvenais mērķis ir līdzsvarota krājuma plānu veidošana. Šī apakšsistēma ļauj mums veidot pārdošanas, pirkšanas, ražošanas, montāžas, iespējams arī sortimentu plānošanas plānus. Tad mēs veidojam savas darbības saskaņā ar šiem plāniem, analizējam, cik labi mūsu plāni ir sabalansēti un vajadzības gadījumā koriģējam plānus. Lai detalizētāk iepazītos ar šīs apakšsistēmas iespējām, izpildīsim šādu uzdevumu. Uzņēmums izmanto nodrošināšanas schēmu. Vispirms tiek sastādīts pārdošanas plāns, ko aizpilda ar iepriekšējo periodu pārdošanas statistiku. Tad tiek aizpildīts iepirkuma plāns, kuru aizpilda ar deficītu, kas veidojas no pārdošanas plāna. Informāciju par plānotajiem atlikumiem reģistrē bāzē un ņem vērā veidojot plānus.
Tātad mums ir šāds uzdevums. Kas mums ir nepieciešams, lai to īstenotu? Lai izveidotu jebkuru plānu, vienalga kādu, tas var būt pirkuma, pārdošanas, ražošanas, montāžas vai atlikuma plāns. Sistēmā mums ir jābūt aizpildītiem katalogiem, un, protams, pirms tam mums ir jāieslēdz attiecīgās funkcionālās opcijas. Apskatīsim, kas mums ir ieslēgts. Administrēšanas sadaļa, budžeta veidošana un plānošana. Šajā gadījumā mēs redzam, ka mūsu bāzē ir norādīts, ka mēs tos visus izmantosim. Proti pārdošanas plāns pa kategorijām, tiks piemērots sezonas koeficienti, kā arī montāžas plāni, ražošanas iepirkuma un atlikuma plāns. Tātad funkcionālās opcijas mums ir ieslēgtas. Turklāt, kā jau minēju, pirms kaut viena plānošanas dokumenta izveides, mums sistēmā ir jābūt aizpildītai normatīvajai informācijai. Šajā attēlā tā ir izcelta ar šo raustīto līniju kreisajā pusē. Tas mums ir jāizpild kā minimums. Mums ir jābūt plānošanas scenārijiem un plānu veidam. Tas ir minimums, kam ir jābūt, lai varētu izveidot vismaz vienu no šiem plānošanas dokumentiem. Plānošanas scenāriju nosaka plānošanas periodiskums. Plānošanas veidā mēs precizējam detalizāciju. Tas ir, mums var būt nepieciešama papildus detalizācija. Un pēc noklusējuma visi mūsu plāni ir detalizēti līdz pat nomenklatūrai un raksturojumiem. Tātad, ja nepieciešams, mēs varam norādīt plāna veidā, ka mums ir nepieciešama papildu analītika. Tāpat plāna veidā mēs nosakām, kā mēs aizpildīsim savus plānošanas dokumentus. Mēs vienmēr varam aizpildīt jebkuru plānošanas dokumentu manuāli. Tad ir vēl divas iespējas. Tā ir vai nu vienkārša aizpildīšana pēc formulas, vai arī paplašināta aizpildīšana pēc avotiem, atkarībā no tā, ko mēs esam norādījuši plāna veidā. Iespējams, mums pietiks ar šiem diviem katalogiem, bet varbūt mums būs nepieciešams aizpildīt vēl vienu katalogu. Tie ir plānošanas datu avoti. Sāksim ar scenāriju. Es jau esmu iepriekš reģistrējis scenāriju. Mēs jau nepievienosim, tāpēc apskatīsim iestatījumus. Ko mēs šeit norādām? Šī ir budžeta veidošana un plānošana, iestatījumu un katalogu sadaļa. Un, protams, pirmais, kas mūs interesēs, ir plānošanas scenārijs. Lūk, tas ir mūsu mācības scenārijs. Scenārijā mēs precizējam periodiskumu. Tas var būt dažāds. Šajā gadījumā esmu norādījis periodiskumu mēnesis, lai gan tas var būt diena, nedēļa, gads un tā tālāk. Tātad scenārijā jānorāda, ar kādu periodiskumu mēs plānojam savus iepirkumus. Pēc noklusējuma visi mūsu plānošanas dokumenti ir balstīti uz nomenklatūru un raksturojumiem. Pēc noklusējuma tas vienmēr ir daudzums. Tikai daudzums, jo mēs runājam par preču plānošanu. Bet tādiem dokumentiem kā iepirkuma un pārdošanas plāns mēs varam plānot ne tikai daudzumu, bet arī summu. Mēs to precizējam scenārijā. Periodiskumu, kā mēs plānojam pārdošanu un iepirkums, un vai mums šī informācija ir jāatspoguļo citā apakšsistēmā, budžeta veidošanas apakšsistēmā vai nē. Vienkāršāk sakot, preču plānošanas dati var kalpot kā avots budžeta plānošanai. Ar plānošanas scenāriju palīdzību apakšsistēma nodrošina daudz variantu plānošanu. Dažādi scenāriji var atbilst dažādām stratēģijām un dažādām uzņēmumu attīstības iespējām. Pēc scenārija definēšanas ir nepieciešams izveidot plānu veidu. Gribēju vispirms atzīmēt, ka mēs varam izmantot vienu un to pašu scenāriju vairākos plānos, piemēram, iepirkuma plānā, atlikuma plānā, pārdošanas plānā vai ražošanas plānā. Varbūt viens scenārijs un vairāk plānu veidi. Tagad mums jādodas plānu veidiem. Budžeta veidošana un plānošana, iestatījumi un katalogi, un pie krājuma plānošanas plānu veidi. Tātad aplūkosim, ko mēs norādām plānu veidā. Plānu veidā mēs norādām piederību scenārijiem un to, kam mēs to izmantosim. Pārdošanas plānam, iepirkumu, ražošanas vai kādam citam plānam. Tāpat mēs norādām aizpildīšanas veidu. Kā jau minēju, plānošanas dokumentu vienmēr var aizpildīt manuāli. Turklāt ir divas papildu iespējas. Vienkāršā uz formulu balstīta aizpildīšanas iespēja un paplašināt uz avotiem balstīta aizpildīšanas iespēja. Protams, katrai iespēja ir savas priekšrocības un ierobežojumi. Šajā gadījumā redzam, ka vienkāršais aizpildīšanas variants pēc formulas ir paredzēts tā sauktajai valkošai plānošanas schēmai. Tas nozīmē, ka mērķis ir pārdošanas plāns un pārējie plāni tikai nodrošina tā izpildi. Paplašinātais variants aizpildīšanas noteikumos būs jānorāda datu avoti un miedarbības schēma. Taču papildus tam mēs varam teikt arī sekojošo. Ja tas ir vienkāršais aizpildīšanas variants, mēs izmantojam formulu, tad mums iepriekš nav jāizpilda papildu informācija.
No otras puses mums ir ierobežojums. Mums būs noteikts operandu saraksts, ko varam izmantot, un mēs to nekādā veidā nevaram paplašināt. No vienas puses tas ir ierobežojums, bet no otras puses šī ir laba iespēja, jo mums pašiem iepriekš nav jāizpild nekādi katalogi. Visu nepieciešamo var izdarīt uzreiz dokumentā. Ko nozīmē paplašinātais aizpildīšanas veids pēc avota? Papildus scenārijiem, papildus plānu veidam mums būs jāizpild vēl viens katalogs – plānošanas datu avoti. Tas nozīmē, ka mums atkal tie būs iepriekš jādefinē. No vienas puses mums tam būs nepieciešams papildus laiks, bet no otras puses mēs paši noteiksim, kādus avotus izmantosim. Un, protams, paplašinātajā variantā ir vairāk iespēju nekā vienkāršajā. Taču abi varianti ir piemēroti atkarībā no konkrēta uzdevuma. Tālāk plāna veidā mēs arī norādām, vai tas ir aizvietojošais vai summējošais plāns. Aizvietojošais plāns aizstāja iepriekšējo plānu, un to var izmantot tā sauktējai slīdošajai plānošanai. Summējošais plāns savukārt summē plānu ar iepriekšējo. Plāna veidā norādām arī periodu skaitu pēc noklusējuma. Pēc noklusējuma sistēma piedāvās izveidot plānus šeit norādītajam periodu skaitam. Manā gadījumā periodu skaits ir 1, iepriekš norādījām periodiskumu mēnesis, tātad sistēma man piedāvās izveidot plānu 1 mēnesim. Plānu veidā mēs varam arī noteikt detalizāciju. Pēc noklusējuma mēs veidojam visus plānus ar detalizāciju līdz pat nomenklatūrai un raksturojumiem. Bet, ja mums ir nepieciešama papildu detalizācija, tā ir jānorāda plānu veidā. Mums ir iespēja detalizēt plānu pēc nodaļas, klienta, menedžera, noliktavas vai mērķa. Šī detalizācijas pakāpe ir atkarīga no tā, kādu iespēju esam izvēlējušies, vienkārši vai paplašināt pēc avotiem. Ja tas ir vienkāršais variants, tad detalizācijas pakāpe ir viena. Ja tas ir paplašinātais variants, tad ir nedaudz vairāk iespēju. Mums ir iespēja veidot vienotos plānus. Vienoto plānu pēc klientiem vai noliktavām. Un te zemāk varam redzēt, lai izmantotu šo opciju, ir jāizvēlas iespēja aizpildīt pēc avotiem. Ko tas nozīmē? Ja mēs šeit izvēlamies kādu detalizāciju, tas nozīmē, ka plānošanas dokumentā, piemēram, šajā gadījumā pārdošanas plānā, mums ir tāds lauks kā nodaļa vai, piemēram, klients, ja mēs veicam detalizāciju pēc klienta. Un tas nozīmē, ka mums būs jāizveido atsevišķs pārdošanas plāns katram klientam, jo klients būs norādīts dokumenta galvenē. Ja šī iespēja mūs neapmierina, tad varam izvēlēties, ka mums ir nepieciešams veikt detalizāciju pēc klienta un vienoto plānu pēc klienta. Tādējādi klienta lauks vairs nebūs dokumenta galvenē, bet gan tabulas daļā. Un būs iespējams izveidot vienu pārdošanas plānu vairākiem klientiem vienlaikus. Šoreiz mums būs ļoti vienkāršs piemērs. Nenorādīsim nekādu papildu detalizāciju. Tas būs vienkārši aizpildīšanas variants pēc formulas, summējošais, periodu skaits 1. Lai aizpildītu pārdošanas plānu, es izmantošu paplašināto versiju, kas nozīmē, ka es izmantošu avotus. Tagad man, protams, ir jāpievieno jauns avots. Šī ir sadaļa budžeta veidošana un plānošana, iestatījumi un katalogi, tad plānošanas datu avoti. Izvēlēsimies pārdošanas avotu. Tātad saskaņā ar uzdevumu nosacījumiem es veidošu pārdošanas plānu, pamatojoties uz iepriekšējā perioda pārdošanas statistiku. Tāpēc nosaukumā mums ir norādīts pārdošana. Plānošanas datu avotam ir jānorāda, kāda datu izkārtojuma schēma tiks izmantota. Šeit ir daudz iespēju, proti, ko var ņemt vērā plānošanā. Var ņemt vērā pasūtījumus, tie var būt pasūtījumi piegādātājiem, pārvietošanai, montāžai un tā tālāk. Tie var būt dažādi plāni. Mēs varam ņemt vērā krājuma atlikumus. Ja, piemēram, mans plāns ir sastādīts ne tikai pēc daudzuma, bet arī pēc summas, mēs varam operēt arī ar cenām, gan mūsu cenām, gan piegādātāju cenām. Tātad iespēja ir ļoti daudz. Savam uzdevumam norādījuši datu izkārtojumu schēmu pārdošana. Tāpat ir jānorāda, kā tiks atlasīti dati par periodu, noteiktam datumam, bez ierobežojuma vai ar periodu nobīdi. Es atstāšu iespēju ar periodu nobīdi. Ar to mans darbs ar plānošanas datu avotu ir pabeigts.
Tātad man ir scenārijs, man ir plānošanas datu avots, un vienīgais, kas man vēl pietrūkst, ir plāna veids. Apskatīsim, kādi mums vēl ir izveidots plāna veidi. Izvēlēsimies šoreiz pārdošanas plānu pēc avotiem. Scenārijā mums ir norādīts mācību scenārijs. Nosaukums pēc avotiem. Izmantot pārdošanas plānu un paplašināto aizpildīšanas variantu pēc avotiem. Summējošais periodu skaits 1. Papildus nekādu detalizāciju nenorādīšu. Un šeit es varu norādīt arī aizpildīšanas noteikumu pēc noklusējuma. Ja esmu izvēlējies paplašināto aizpildīšanas variantu pēc avotiem, es varu iestatīt noteikumu tieši plāna veidā. Ja katru reizi tiks izmantots viens un tas pats noteikums, tad ir diezgan loģiski to norādīt šeit, plāna veidā. Un tad, kad menedžeri strādās ar plānošanas dokumentiem, viņiem būs tikai jānospiež poga aizpildīt, un sistēma visu aizpildīs atbilstoši šeit iestatītajam noteikumam. Pie tam varam aizliegt noteikumu labošanu. Es to nedarīšu, jo tas nevienmēr ir loģiski. Ja katru reizi var piemērot atšķirīgus noteikumus, teiksim, dažas atlases var būt atšķirīgas, tad labāk šo informāciju nenorādīt plāna veidā. Tad tā būs jāprecizē plānošanas dokumentā. Manā gadījumā tagad pārdošanas plānā es to neaizpildīšu. Ierakstam tādu veidu plānu, un tas šajā plānošanas nodarbībā arī viss. Nākamajā video turpināsim plānošanas tēmu. Visu labu!